Pūres vārds vienmēr bijis cieši saistīts ar augļu kopību. Visu audzē, visu kam galā oga, auglis un viss, kas ēdams, viss, kas garšīgs ir. Visādus stādus, arī ogas, zemenes audzē vasarā. Tagad zemeņlaiks gan ir tikko beidzies. Bet pēc zemniecība pamatā audzē augļu kokus, ogulājs, zemeņu, kazeņu un viss, tas krumelens, tas tās pēdējo gadu tāds populārs augs, visiem interesē. Visi jau ir gandrīz nogaršojuši, daži pamēģinājuši pa 2-3 stādiņiem un tagad grib vēl. Un kas ir labi, ka pilsētnieki mēlens stāda arī uz balkoniem. Ja dārziņa nav, bet tad vismaz kādu vienu kārtīgu 20 litrīgu podu jau katrs var iestādīt. Ja? Kaut vai tik daudz ēst pats savu. Kur ir tas noslēpums? Kādēļ, piemēram, cilvēki no visas Latvijas ir gatavi mērot ceļu tieši uz Pūri, lai nopirktu šeienes, tātad tiešām stādus, augļu kociņus un produkciju? Tā ir vēsture. Te ir vēsturisks dārzkopības centrs, sākot jau ar Pūras izmēģinājumu stacijas dibināšanu. Tagad laika mainās, ir daudzas firmas un vairs nav viena izmēģinājuma stacija, bet tā Pūra to savu dārzkopības centra status ir saglabājusi. Un tāpēc arī visi zina, kad labi stādi. Tāpēc arī brauc un var arī konsultācijas dabūt, par tām naudu neprasa. Var droši to darīt, jā.